Esam gaisā, jā, labrīt visiem, labrīt, labdien. Pieslēdzaties, gaidam jūs. Uzrakstat kādu komentāru, vai mūs var redzēt un dzirdēt labi, lai mēs zinām, kad varam droši sākt un turpināt. Tā. Kā jums iet? No kurienes jūs vispār esat, pierakstat komentārā, no kurienes jūs skatāties un klausaties? No kurām pilsētām jūs esat? Jo mēs paskatījāmies, kad mums tie sekotāji un klausītāji ir no ļoti dažādām vietām. Tā, jā, gaidam kādu komentāriņu, uzrakstat, vai mūs var labi dzirdēt un redzēt un tā. Tā. Iesākumā, pirms mēs sākam mūsu šodienas tēmu, paldies jums liels par aktivitāti iepriekšējā konkursā par pluškoka sīrupiņu. Mums ļoti patika atbildes un jāsaka, mums sanāca pat tādas diskusijas beigās par to, kam piešķirt balvu, bet, tā kā Mārītes konkurss, tad Mārīte galvenā roka ir un, tad nebija viegli, bet izvēlējāmies šos te 3 dalībniekus un tiem lūdzu sazināties ar mums vai nu tepatās Facebookā, vai nu uz veikalu piezvaniet, lai mēs varam nosūtīt dāvaniņas, jā? No Rīgas, no Jūrmalas mūs skatās, ļoti forši. Tu gribi pastāstīt, kā tu izvēlējies to? Kāpēc izvēlējies? Kāds 2-3 nedēļas. Tātad iepriekš mums bija jautājums, ko tu darīt, ja tev darba devējs nesamaksātu algu. Mārītai bija viens super favorīts komentārā. Jā. Pagājušajā nedēļā bija, vispār pēdējā mēnesī bija kaut kā vairāki pacienti, kuri teica, man nesamaksāja algu, man nervi iet pa gaisu. Un tad es centos atminēties, vai man ir bijusi tāda situācija. Un uzreiz atnāca situācija, notikums. Tas bija sen, tad, kad es biju jauna smuka, bija tāds tulpju laiks, un, lai izaudzinātu tulpes, bija tik lielas varēja nodot, un, lai izaudzinātu tulpes, vajadzēja apmēram 4 gadus. Un tagad nekur neņēma, esam izaudzinājuši, mums ap māju bija liela tulpju lauki, tad toreiz bija tāds milzīgs bizness. Un pēkšņi vienā vietā, Ventspils rajonā, pieņem. Mēs piekrāvējam žiguli pilnu līdz augšā, ja pikap, aizvedām tās tulpes īpos labi, teica, ka nauda būs nedēļas laikā. Paiet nedēļa, paiet 2 nedēļas, paiet 3 nedēļas, man puscelt māju un 3 maz bērni. Ja? Tā kā nekāda joka nav. Un ko, es zvanu, jā, nav, saimniece nav, būs rindas kārtībā. Es saku, kāda rinda? Man ir puscelt māju un 3 mazi bērni. Meļā es aizbraucu uz to kantori, gaidīju saimniecu, es nepārspīlēju 2 diennakts, un mans māsas svēts mans bērns mājās. Un es to naudu dabūjumu, un iznāca, un vēl bija tādi cilvēki, kurus es pazinu, un tā arī viņi nedabūja to naudu. Te ir stāsts par to, ka vienam cilvēkam no visiem komentāriem bija, tātad saņēma balvu sakarā ar to, ka Mārīte arī tādas atmiņas un par neatlaidību, ja, bet vienmēr atcerieties, ka tā neatlaidība un tāda ļoti tāda stingra turēšanās, arī par kādu cenu, ja, tas tad jāizvērtē ir, kas tajā brīdī ir prioritātes, tā kā tur bija arī tādi bišķiņi maigāki komentāri, kas man likās tādi nervu sistēmai saudzīgāki, teiksim tā. Mēs esam arī dažādas paaudzes un mums ir tāds dažādas izpratnes arī par lietām, tā kā
Tā kā, tas par iepriekšējo konkursu. Tātad, šodien mums tēma ir galva, bija daudz vairāk jautājumu par migrēnām, bija par galvas sāpēm jautājumu, ko darīt, kad ļoti, ļoti sāp galva. Tā ir viena no tēmām šodien. Un otra tēma būs seja, tātad sejas tūskainība, limfas satece un kā tad tikt pie tās mirdzošās sejas ādas, ja? Jo man bieži jautā, ko tad tu uz tās sejas smērē un kā tu tik labi izskaties un ko tu dari. Tātad par šito tad lēnā garā iesim cauri. Savus jautājumus raksta tagad komentārā. Vai arī varat sūtīt mums messengerī, tepat Facebookā mēģināsim viņus arī atvērt un atrast, es visu laiku paralēli sekošu līdzi. Pirms jūs sagatavojat pildspalvu un rakstāmo, būs šoreiz mājas darbs no Mārītes puses, jā, bet pirms mēs tā kā iešūpojamies, pirms jūs sarodaties, bija divi ļoti vērtīgi jautājumi, kurus mēs gribam atbildēt sākumā, jo tas iespējams ir ļoti aktuāli tiešām ļoti daudziem cilvēkiem. Tātad pirmais jautājums. Pirmais jautājums bija savilkta spranda un sāp krusti. Ko darīt? Es tagad parādīšu, ko es parasti iesaku saviem pacientiem. Paņemt vai nu 3. ziedi, vai 4. ziedi, vai kompresi, ja? Un uz nakti maz ieklapēt, bet ņemat tādu čuču ar tā, lai ir kāds zirnīts, vairāk ne, un uz nakti ieklapēt. Es rādīšu tūlīt. Jā, tūlītās mēs šito nofilmēsim to rādīšanu. Tā, lūdzu. Jā, pirmais ir savilkta spranda un pirmais ir klapēt. Vispirms kaklu izmasēt. Ar vienu rociņu kāds 50 reizes, ar otru rociņu kāds. Bet stingri, jo šeit klapēt nedrīkst. Tad 7. skriemels, tad plecā ļoti svarīgs punktiņš un tad rokā. Nakal otra puse. Plecā, rokā. Un tad... Pa cik reizēm? Vismaz kādas 50-100 reizes, jo jāuzlabo asins rite plecos, ja, lai noņem tos spāzmus. Un tad bija, otrs jautājums bija sapoši krusti. Ja? Te ir krusta kauls. Ņemam ziedīti, uzsmerējam ziedīti. Ir dikti. Otrs punktiņš ir dibenā. Un 3. punktiņš ir sānos. 100 reizes vismaz. Šeit pa šeien nedrīkst sist, tikai pa šito te vietiņu. Ja? Nu, ko, mīļie draugi, tā ir jālieto Mārītes zālītes ziedītes numur 3 un numur 4. Ņemat vērā, jā, jo tiem, kas nes to. Tie, kas grib to foršo rezultātu, tiem tad arī ir bišķiņi jāpiestrādā, jā. Tas bija tāds svarīgs jautājums, jo ļoti daudz pie mums griežās tieši ar muguras sāpēm, ar muguras, tā kā sprandas sāpēm un krustu sāpēm, jā. Ļoti labi ir komprese uz nakti, piemēram, sāp ceļi, izklapēt ceļi no vienas puses, no otras puses, bet tā dikti. Uz nakti, ja? Ja nav slinkums, jūs varat apsiet, bet no rīta noņemat, ja? Un tad ir uzlējums numur 8. Pieaugšiem cilvēkiem vienu pudelīt apmēram iet 3-4 mēnešus apmēram pudelīt. Uzlējums numur 8 ir arī mājaslapā, un viņš ir ar tauksakni, ja? Un tauksakni ir tā, kas noņem sāpes, un arī atjauno kaulaudus, noņem to iekaisumu, tā kā ļoti tāds vērtīgs uzlējums. Un otrs jautājums bija klepo ilgi, zaļas, dzeltenas krēpas. Ja ir pieaudzis cilvēks, tad ir kūlē varat nopirkt tādu pudelīt. 1. un 2. uzlējums, 2. speciāli plaušām. Lietojiet apmēram 3 mēnešus. Tad jūs varat priežeļiņu, kadiķeļiņu un struteni kliņģerīt raudeni un otro ziedīt. Ja ir akūti, tad ik pa 2 stundām, bet priežeļiņu, ja piemēram bērnam atšķērt 1:1, ja bērniņš ir maziņš 1:1 ar olīveļu, un tad vienu maz teikarotiņu 2 vai 3 reizes dienā.
piemēram, vienu dienu otru, vienu otru. Un, ja ir liela ģimene, ņemat pipeti, jā, un zemēles. Nu, respektīvi, kadiķu eļļiņā vai strutenes eļļiņa, kas mums numur 5, viņa var kādam būt pa stipru, tāda stipra, tad droši viņu varat atšķaidīt ar tādu labas kvalitātes olīveļu un būs ļoti, ļoti labi. Par otro ziedīti runājot, nu tā ir mājas aptieciņas ziedīte numur 1, bet šī te 3. un 2, tā mums ir tāda mājas aptieciņas top ziedītes, bez kurām tiešām, nu, jau ir cilvēki, kas nevar iztikt. Otrā ziedīte, šitā buņģiņa, tā būs uz visu ģimeni, uz visu gadu. Tā kā, ja jūs gribat uztaisīt foršu dāvanu kādai ģimenītei, ja, un kur ir bērniņi arī, un kuri ir par tādu foršu dabas atbalstu sev un tādu dabīgu atvesaļošanos, tad tā ir ļoti, ļoti forša dāvana arī uz svētkiem. Nu tā. Tā kā šodien tēma mums ir galvas sāpes, migrēnas, sejas ādas kopšana, sejas tuskainībā, tādas lietas, ja, tā kā jautājums sūtat par šo tēmu. Mēs varam sākt? Jā. Mēs tad sākam ar jautājumiem, kuri bija vairāk jautājumi bija iesūtīti par stiprām galvassāpēm un par migrēnu. Tad sāksim ar to. Migrēnas un galvassāpu pamatā ir ļoti daudz cēloņu, bet 2 vai 3 ir tādi paši izplatītākie un galvenie. Pirmais ir jāuzlabo asinsrite galvas smadzenēs. Tas nozīmē, kad ir traucēta arteriālā un venozā asinsrite un limfas, ja, teiksim, kaut kur ir kaklā nospiests, ja. Ja ir jāsakārto kakls, lai uzlabotu asinsriti galvā. Un pirmais, es, piemēram, lieku bankas, ja, es banku masāžu taisu speciāli tādām lietām, ja. Ko darīt, ja? Pats galvenais uzlabot kakla stāvokli. Vienmēr, teiksim, taisn masāžu no apakšas uz augšu. Vispirms sākat ar kreiso pusi, atslēgas kaulu, teiksim, bet tā viegliņām. Vispirms ar kreiso pusi, ja, bet tā viegli, ja, jo limfa atrodas virs asinsvadiem. Uzlabojot kreisā pusē, tad labā pusē, vai tur 10, 20 vai 30 reizes, tad jūs atkal kaklā, it sevišķi kaklā šeit, tā te ļoti, ļoti svarīga vieta. Tad otrā pusē, vai 10, vai 20, vai 30 reizes, tad no aizmugurs uz priekšu. Bet tikai visu laiku vienā virzienā. Tad ausis, kā vienā virzienā. Galvas kausams savienots ir ar ļoti daudzām šuvēm. Un, lai uzlabotu asinsriti galvā, var izmantot vai nu gošā, vai no virtuves karoti. Vienkārši parasti karoti, bet vispirms drusītiņ eļļiņu. Arī šeit, kad jūs taisat to masāžu, eļļiņu, ja? Eļļiņu uzliek vai kaut kādu. Eļļiņa ir, lai labāk slīda, bet var arī taisīt bez eļļiņas, bet eļļiņai labāk slīdēs. Jā. Piemēram, galvai. Vispirms sākat no pakaušu uz priekšu. 10, 20 vai 30 reizes. Tad ejat uz vienu pusi. 30 reizes, bet ir pa gabaliņām. Tad atkal uz šo pusi un atkal uz leju, jo te ir tās šūs uzlabojās asinsrite. Tad otrā pusē un atkal tā pa gabaliņām 20 reizes vai 30 reizes, bet diezgan pastipri. Tad aizmugurē un šitā te pa gabaliņām. Tas ir pats galvenais, ja? Vispirms sākt ar to, un tad jūs atkal varat tā uz leju.
Otrs no cēloņiem ir liels stress. Parasti galva sāp pēc liela stresa uzreiz. Tad jūs meklējat cēloni no kā. Un pati sev uzstādat jautājumu, kas man jādara, lai es varētu atrisināt šo situāciju. Kas man jādara? Protams, jūs taisīsiet limfas masāžu, ja? Jūs... Zin kā, pie šitās tie, kam nav gošā, vai tie, kas, kam šitas variants ar gošā vai karoti, tā kā neuzrunāja, ir ļoti labs variants, ko es daru pati. Tūlītās izdarīsim visu to kopā. Piemēram, ja jūs sēžat, atbalstat rokas pret galdu, pret kaut kādu virsmu, vai arī pret šādi te pret vēderu. Ielēžat rokas galvā, un tagad šitā te apļojiet skalpu, rokas nedrīkst slīdēt. Rokas nedrīkst slīdēt, ja? Tikai šādi te mēs, neslīd, pirksti neslīd. Pirksti vispār neslīd, pirksti stāv uz vietas. Bet masē, ja? Bet mēs apļojam galvas, šādi tevat galvas skalpu, ja? Skalpu, jā. Mēs skalpu apļojam. Tā es izlaidīšu matus. Tā, šādi te visi darām tagad tūlīt pat, lai mēs labāk visu uztveram un dzirdam. Šādi te, ja? Apļojam. Mazliet paejam tālāk uz augšpusi un atkal apļojam, ja? Nedrīkst, pirksti nedrīkst slīdēt pa galvu. Šādi te. Un apļojam. Pēc tam paņemam šita te sāniņā un apļojam. Pirksti neslīd, bet mums kustās tam āda, jā, skalpam jābūt ļoti elastīgam, ja viņš nedrīkst būt pielipis pie galvas kausa, ja. Šita te visu, šitā te aizmugurē ņemam, un pēc tam tā kārtīši, un pēc tam paņemam šita te no priekšpusē un aizmugurē rokas, jā, vēl tā kā pavelkam uz katru savu pusi, pavelkam uz pretējām pusēm, paņemam šitas sānos, iebraucam, jā, un vēl šitā te pāpļojam. Tos matus, jā? Jā, bet neglaudam, mēs neglaudam, jā. Tie, kam mati, tie var, kam nav mati, tie nevar. Jā, vat šitā te kārtīgi. Un ļoti labi, kas palīdz. Jā. Tas, ko tu man mācīji pirms 100 gadiem, vislabākā metode, ja? Izklapēt kārtīgi. Bet tā dikti. Bet tā stipri. Un tad, kad es cilvēkiem šito te rādu, patiesībā sāp, ja? Sāp tā piere un tā galva, ja tas bet nav darīts. Sākumā sāp, bet šitā te visu kārtīgi izklapēja. 500 reizes. Un tagad tie, kas darīja, uzrakstam, kā jūs jūtaties. Un neaizmirstat sūtīt mums sirsniņas, bučiņas, īkšķīšus, lai mēs varam turpināt jums te priecāties un rādīt visu, ja? Tie, kas darīja, uzraksta, kā jūs jūtaties. Jūtat, ka galva tā kā tāda skaidrāka palika, ja? Protams, tā, un tad pēc tam jūs arī darat visu to limfas attecēju, ja? Lai tā kā, šitien te arī sprandu visu atbrīvotu, ja? Tas ir tāds ātrais glābiņš, ko jūs uzreiz varat darīt un sev palīdzēt galvas sāpju variantā. Tu tagad, mēs pieskarāmies, tātad otrs variants ir, jums jāmeklē tas cēlonis, jā, kas ir tas paaugstinātais stresa līmenis, dēļ kurā sāpēt galva, jā. Un tad, ko mēs vēl varam piedāvāt? Viennozīmīgi, vispirms, jā, uztaisīt to limfas masāžu, un tad vienlaicīgi, kas man jādara, lai atrisinātu šo situāciju, kas man jādara, jā, jo vaina jau ir mūsos, ne jau, teiksim, mājniekos vai priekšniekā vai tur, jā,
citās lietās. Bet arī citreiz ir tā, ka, tā kā neieciklēties tik ļoti uz to situāciju, laižat viņu vaļā, ja, izvirpuļojat to savu galvu, paņemat, uzliekat foršu dziesmu, pakrataties, ja, pakratat ārā visu to emociju, kas jums ir, tā izlāde ir ļoti svarīga. Reku meitenes raksta, liekas, ka pazuda saspringums, ļoti labi, palika vieglāk. Un tieši tā, protams, tas cēlons ir ļoti svarīgs, bet, neieciklēties tik ārkārtīgi, paņemat elpu bišķiņu, tā kā, ejam tālāk, jā, ejam tālāk un skatāmies tā, ko es tiešām no kaut kā man jāatsakās, lai es justos labāk. Iespējams, tas ir stāsts par kaut kādām robežām, jā, kad ir, kaut kas ir pa daudz, ka kāds cilvēks vai kas, kaut kādas emocijas kaut kas pa daudz, tad tādā veidā. Galvas sāpēm ļoti labi arī 3. uzlējums derēs. 3. un 4. Jā, 3. un 4. Ja tāda kundze gados, tad būs 4. bet ja kundze manos gados, tad būs 3. Jā. Un ja kundze pēc Mārītes gados, tad būs 4. Ļoti bieži ņem 2. Vienu vakar 3., vienu vakar 4., jo tas ir pusgadam apmēram, ja? Vienu ēdamkarot uz vienu glāzi ūdens atšķaid un visu vakar pa malciņam patur mutē norī. Bet vēl ļoti labs ir 7. uzlējums, ja, kur ir viss, kas saistīts ar asinīm, asins riti, asins sastāvu, 7. uzlējums, ja. Jā. Jo tas 3. uzlējums, kur ir vīgrieži, kliņģerīti, raudeni, viņš noņem tās spazmas, ja, viņš noņem spazmas. Un vēl viens ļoti labs, ko tu man esi mācījusi jau arī gadiem atpakaļ, labs variants, lai noņemtu galvas sāpes, ir ūdens ar ūdeņraža pārskābi. Atceries? Ūdeņraža pārskābi, jā. Paņem glāzi ūdeni un iepilināt, piemēram, 5 pilienus ūdeņraža pārskābi, ja? Viņš tā kā palīdz apskābekļot šūniņas, ja? Nogādāt skābekli un uzlabot to pH, ja? Un tas ir arī tāds variants, ko jūs varat pārbaudīt. Tie, kam ir drosme, jā, to var pārbaudīt, jo ir cilvēki, kam ir vienkārši bail, bet tas ir ok, tas ir ok. Es lietoju 10 pilienus uz vienu glāzi ūdeni, jo es biju 2 reizes aizbraukus uz Krīmu, un tur dzīvoja viņam sanatorija, par tādam profesoram Neumi Vākinam, viņš, kad tād nelaici, jā, viņam ļoti tādas vienkāršas atveseļošanas metodas, un viņš, piemēram, ārstēja cilvēks ar sodu, jāuzlej varošs ūdens, viss, kas saistīts ar kuņģa, zarnu, traktu un pēkašu, un ūdeņraža pārskābi. Es, piemēram, lietoju 10 pilienus ūdeņraža pārskābi, jā. Un tad es gribēju teikt pie tās limfas, jā, kad jūs uzstājas to limfas, ļoti labi jums būtu šitas te. Paņemat 3. smērīti un šitā izmasējat, ja? Un tad uz otru pusi šitā te izmasējat šitos te punktus. Milzīgi sāpīgi ir. Šitie te viss cauri izmasējat. Jā, šitie ļoti svarīgi, tos sauc par stresa pauguriem. Ļoti svarīgi. Cik tik ieķeraties un cik tik var. Un tur, kur jums ļoti sāp, tur arī ļoti masējat tos punktus, jā. Bet kaklu nedrīkst klapēt, kaklāt. Jūs šitā te izmasējat, bet stingri ar roku, jā. Un atkal paņemat, ja nevar aizsniegt, paņemat rociņu, 7. skriemeli kārtīgi izklapējat. Šeit ir ļoti svarīgs punkts, parasti sievietēm, kam liels krūtis, šitie nospies. Šeit izklapēt un šeit izklapēt, jo šeit vienmēr visiem sāp, ļoti sāp. Un arī otrā pusē, un viss, veselība atgriezīsies lēnām. Bet arī galvas sāpju viens no cēloņiem, tātad šis te stress, un kas notiek stresa laikā? Stresa laikā mēs pārstājam elpot, ja? Mēs pārstājam elpot, mums elpa skābeklis nonāk pavisam minimālās devās, ja? Mums ir jāatsāk elpot. Maniem klientiem, kuriem ir
ilgadējas galvas sāpes, ja, viņi paņem 3 plašas elpas, paņemam atkal visi 3 plašas elpas. Caur degunu ieelpu, Bet garu un izelpu. caur muti izelpu, ja. Un vēl vienu. Ļoti labi. Un izelpa izkrīt ārā, mēs viņu tā kā nespiežam ārā. Kas notiek? Pēc tiem, kam sāp galva, pēc 3 elpām norēpst, vienkārši sareipst galva, jo mēs neesam pieraduši, ka tik daudz skābeklis ieplūst mums asinīs, jā? Saprotiet, tas viss ir tā kā kompleks, jā? Protams, stresa situācijā vai kaut kādā lielā spriedzē vai fiziskā spriedzē šitien viss saspringst, Tātad mums ir jāatver vaļā visa šitā te daļa, kā mēs tikko jau izrunājām, un mums ir jāpaņem elpa, lai mums būtu organismā skābeklis, jā? Lūdzu, spiežat sirsniņas un īkšķīši, ja šitas rezonē, ja ir šī tēma šodien mums aktuāla, un tad mēs turpinam tālāk. Tā, kas tev vēl pie galvas Tas bija pats galvenais. Ja jūs šito izdarīsiet, būs arī jums mājas darbs, ja, un man interesē atsauksmes, jo pacientiem ļoti, viņi ir pat tādi, kas lieto citramonu 20 gadus. Citramonu lieto, jūs varat iedomāties, tāda citramons nav, lieto ibumetīnu. O, ibumetīns teikti topa prece, ja? Pamēģiniet ibumetīnu iemainīt pret trešo uzlējumu, viņš jums būs iespējams uz gadu, jo tad, kad jūs viņu nodzerat līdz pusītei, jūs varat atkal degvīnu uzliet klāt un atkal viņu lietot, ja? Un par galvas sāpēm man, šī ir viena no tādām manām tēmām, kuru es zinu, jo es pati piedzīvoju tādas migrēnas, kuras ir, bija tik spēcīgas, ka vienkārši, slikta dūša ir no tik ārkārtīgi lielām sāpēm, un man sāpju slieksnis man ir ļoti augsts, un tas ir ļoti, ļoti traki. Bet ziniet, kā ir tāda forša grāmata, tūlīt es jums viņu parādīšu. Tā, reku šitāda grāmata, kuru es dodu arī daudziem saviem klientiem, šitāda te. Es pēc tam nofotografēšu, ielikšu komentārā, un jūs varēsiet palasīt. Šī grāmata iedod tādu foršu ieskatu, tādā, gan fiziskajā, gan mentālajā, gan emocionālajā, ja, sāpju cēlonī. Un viss, kas ir par galvu, tas ir, tā ir tāda nevarēšana pārvārīt kaut ko. Un, kas vēl, ja jums ir, piemēram, vaina kāju īkšķos, piemēram, iekaisuši kāju īkšķi, vai tur nagi aug iekšā, vai kaut kādas kāju sēnītes īkšķos, tas arī viss ir saistīts ar galvu, jā? Tā kā tas var nebūt tā, ka jums ir galvas vaina, jums sāp galva, bet jums iespējams citur ķermenī parādās, tas atspoguļojās, jā? Tā. Jā, bet bieži ir arī, ja ir zastojas vēdera dobumā, jā, nestrādā žults, jā, nenotiek nekas vēderāt uzreiz galvu, un tad ir, piemēram, aiziet uz baļu, kur tur šampāniet, dzēdiens, konjaks, viss kaut kas, otrā dienā sāp galva un galva dūla, bet tik šausmīgi sāp, ka nevar. Tad jūs lūdzu, vispirms limfas masāžu, atkal galviņu izklapējat un atkal uz leju. Un tad ir tas vingrojums, kas ir pēdām, ar visu svaru uz pēdām, ja? Tā kā uz papēžiem, jā? Uz papēžiem, tā, jā? Saucās Mikūļina vingrojums, ja, tāds, kas uzlabo mikrocirkulāciju, uzlabo pat galvā, ja, cits
cits var to izpildīt 5 reizes, viņam uzreiz galvas sāp, cits var izpildīt 50 reizes un nekas. Ja pēc 5 reizēm jums sāp galvas, nozīmē, ka jums šeit ir jāuzlabo asinsrīt. Bet vienmēr visu sāka tā kaklu, jo kakls ir tas, ja citam, piemēram, es, kad taisa masāžu, citam uz kakla ir 3-5 dziļas krokas. Viņš ir apstaigājis visus dakterus, kompjūterus, visu kaut ko, ja? Kamēr nedabūs tās krokas, mīļie, nekas nebūs, ja? Ja, krokas, trapec, muskulis, te viss, kamēr neatbrīvos, nekas nebūs. Ja. Nu, man tikko vēl ienāca prātā, ka ne jau galvas sāpes un galvas sāpēšana ir vienīgais galvas tēmas iemesls. Vēl ir tāda lieta, kā galvas iekaisumi, ja? Galvas, piemēram, galvas ādas, arī ādas iekaisumi, ja? Ir vēl kaut kāda asinsrites traucējumi, bet rakstat savus jautājumus, kas jums ir aktuāli, bet, piemēram, arī, ja ir galvas ādas iekaisumi ādā, ja, tad noteikti tas, kas var rīktīgi palīdzēt, ir tā skalpam jābūt šitā te kustīgam, ja, ka jūs paņemat, ka jūs, piemēram, paņemat matus, un jums viss skalps kustās, ja, viss skalps kustās. Tas ir ļoti svarīgi. Jā. Jo jāuzlabo asinsrite, tai vietā. Un arī viss šitas te tā izklapēšana ļoti labi palīdzēs uzlabot asinsriti un arī tiem... Bet tikai neklapējot uz nakti, jo nevarēs aizmigt. Viņš enerģiju. Jāklapē vismaz 500 reizes, bet tā stingri, jo cits nemaz nevar, viņam ļoti šeit sāp. Citam, piemēram, sāp labā puse, citam sāp kreisā puse, citam sāp pakaus, un tur, kur jums sāp, tur jums jāizklapē un uz leju, jāizklapē un uz leju. Tā, labi, ja vēl pa galvu ir kaut kāda tēmas un jautājumi, jūs tad ierakstiet. Bija vēl, liekas, pazud saspringums, skaidrāka galva, nu forši. Tie, kas vienkārši klausās, jūs jau varat sēdēt un izmantot laiku liederīgi, ja? Tad lēnā garā mēs pārējām uz sejas tēmu. Uz sejas tēmu ir ļoti forša tēma. Ļoti mīļa tēma, un parādīsim arī, kas mums ir priekš sejas. Ja? Nu, ko tu par seju? Es piemēram, lietoju otro ziedu. Mārītes labākās sejas krems ir otrā ziedīt, ja? Tā kā ne tikai iesnām un klepiem, tāpēc es viņu paņēmu šodien līdzi, kad, Otro ziedu un trešo ziedu, ja kaut kur vienalga, jebkur ir kaut kādas problēmas, jeb sāp, es viņu arī uz sejas smērēju, ja? Piemēram, ir pacientam degundobumu iekaisumi, piemēram, ja? Viss te jāizklapē, te viss cauri jāizklapē. Uz nakti. Degunā un zem mēles, degunā un zem mēles. Pēc 2-3 dienām nāks laukā zaļš, jo šeit ir struteni, viss, kas ir iekaisumiem. Viņi ļoti labi sāpēm, bet viņi ļoti labi tādiem iekaisumiem, jo arī šeit ir jāuzlabo asinsrīt. Piemēram, sāp, auss sāp, ja? Viss šitie jums jāizmasē. Jums šitie jāizmasē tik ilgi, kamēr jums nesāp, pilnīgi nekas jums nesāp. Šitie te. Viss jāizmasē. Ar to trešo ziedīt. Nu, tiem, kam varbūt nav tādas lielas vainas, bet kas grib tā kā skaistumam, tad mums ir foršas ziedītes. 3 es ieliku vakar postiņu, var tuvāk palasīt. Rekur šādas te buņģiņas, Emīlija, Ilze un Anita. Bet vēl ir ziedi Jānis. Bet viņi mums nav vairāk. Viņi mums ir, bet viņi domāt speciāli vīriešiem pēc bārda skūšanas. Tik liela iekaisumi nevajag. Bet tie vīrieši negrib, viņiem kaut kā nepatīk, jo es nezinu, kāpēc nepatīk. Viņi tur milzīgi ekskluzīvi. Bet ko vīrieši prasa? 5. ziedīt. 5. ziedu. Viņi pērk 5. ziedu pēc skūšanas, kad paliek sarkani sējiņi.
Jā, te ir tagad tiem krēmiem, ja, viņi ir arī uz vaska bāzes, katrs ar savām zālītēm. Tā smarža ir tāda, nu, kā jau bišu vasks labākās kvalitātes tiešām, un tāda taukaina ir. Viņa pēc struktūras, jā, bet, piemēram, man viņa ļoti labi ātri uzsūcās, un viņa ir ļoti tāda smarža, kā tādā pļavas smarža, ja? Nu, tāda ļoti dabīga pļavas smarža. Tā kā varat izvēlēties kādu no šiem krēmiem, tas, kas ļoti topā mums ir tagad rudenī ziemā, ir Emīlija, jo tur sastāvā ir ozols, un no ozola zīlēm izvilktā eļļa, un viņa tā kā veido tādu aizsargu kārtiņu salam, vējam, nu tādiem, laika apstākļiem, nu, piemēram, ka mēs ejam ārā, mums ir istabā, piemēram, +20, mēs izējam ārā, piemēram, ir -5 vai -10. Tad, kad es kādreiz senos laikos, vēl braukājām ārā izbraukumos, tirdziņos, tad arī vienmēr tirgotāji, kas ārā strādā, ņemš to ziedīt, jo viņi tad pirms tās darba dienas sasmērē un vakaros pēc tās ārā būšanas un tirgošanās viņiem nav tie sarkanie vaigi. Ja, tā kā mums starp citu Kuldīgā šonedēļ būs dāvanu tirdziņš 2. decembrī, ielūdzam visus uz Kuldīgu, uz Liepājas ielā būs dāvanu tirdziņš, ienākat veikalā Kūle un varēsiet dabūt savu ziedīti, savu krēmiņu. Es vēl gribēju pateikt, vēl tādam pašam gadījumiem ir ziedi numur 1. Viņi noņem sarkanumu, ja ir apūsta seja, citam ir, piemēram, pacients strādā laukā kaut kur mežā un sarkan ceļu pietūkus, viņi noņem tūsku, sarkanumu un aizsargā ādu. Pirmā ziedīt, ja? Un, ja, piemēram, mājās jūs kaut ko virtuvēji, kaut kāds šķēpē, kaut kas ir ar taukiem, jeb apdeg, jeb kaut kas uzreiz pirmo smērīt, jo tur ir asinszāle klāta. Tā, labi, mums ir jautājums, ļoti sprēgā lūpas vai ir kāda ziedīta lūpām? Jebkura, bet otrā būs laba, bet trešā. Bet ja ir tādas, kas jau ir ar iekaisumu, es pateiktu, ka paņemat trešo vienu buņģiņu, paņemat ieliekt mazā buņģiņā un nesājat līdzi. Es teiktu tā, ka es lietoju šo te Emīliju, mums var paņemt šito lielo buņģiņu un tad ielikt mazākā trauciņā, bet mums ir arī mazāki trauciņi. Nav mums. Nav mums? Nē. Mums nav. Mazās buņģiņas jau kādu 2. gadu nav. Tā, labi. Tās mums nav, tad jums jāliek pašiem. Jā. Trešai ziedītēji, viņai ir ļoti specifisks aromāts. Viņai tauksakne ir tāda ar specifisku aromātu, jā, tāpēc var visiem nepatikt tās tā kā sejas tie krēmiņi, piemēram, šitā te Anita ir ar cidoniju, ar samteni, jā, rasas krēsliņš, salviju, kanēlīts, tur bišķiņi ir klāt. Kāpēc masāžu ieteicams sākt ar kreiso pusi? Nezinu, tā vienmēr arī masāža, piemēram, vienmēr ir, jo kreisā pusē ir sirds puse, jā, tāpēc. Un vienmēr kreiso pusi. Es, piemēram, ka tais masāžu citreiz pārvaldu 2-3 reizes un cilvēkam uzreiz ir zila sarkana mugura. Tas nozīmē, ka kreisajā pusē, sirds pusē ir milzīgi sasprindzināti muskuļi. Un tad lēnām tas viss jādabū. Nav. Ja. Tā, te ir jautājums, ko lietot, ja ir iekaisusi sejas āda, pēc tam paliek sausi arī uz plankumiņiem. Iekaisušai sejas ādai 3 brīnumu lietas, ko es pateikšu. Vislielāko brīnumu beigās. Mums ir zilo mālu maska, ļoti forša, ko var lietot, nezinu, 1 reizi nedēļā, 2 reizi nedēļā zilo mālu maska. Jā, zilos mālus lietojat. Zilie māli jums ļoti labi noderēs arī pēc tiem tusiņiem, kuri jūs esat sadzērušies, vīniņus,
brendijus, rumus un rosolus sēdušies, ja, otrajā dienā, ja, viņi izvēl ārā visas tās kādos indes, ja, zilie māli, zilos mālus ar ūdeni sajauksiet jums. Vienu teikarot uz vienu glāzi. Jā, būsiet kā gurķīts uzreiz, ja, bet, nu, tā kā sejai, mūsu zilie māli ir ļoti labas kvalitātes, viņi ir no kaut kādu 50 vai vairāk metru dziļurbuma, un šitos te var arī iekšīgi lietot, iekšīgi un ārīgi. Tad ļoti labs atsauksmes par iekaisušām sejām ir par Emīliju un par trešo krēmiņu ziedīti. Ļoti labas atsauksmes no jauniešiem, kas lieto, bet jauniešiem ir ļoti svarīgi atcerēties divas lietas, kad sejas āda ir jātīra, jāmazgā regulāri, ja, viņai tās ikdienas, tie sviedri un viss, kas tur ir, viņi ir jānotīra. Un otra lieta, ka cukuru, slēdzam ārā cukuru. Visi, kam ir iekaisumi uz sejas vai kaut kur slēdzam ārā cukuru, jo cukurs ir tas, kas vairo to mikrovidi, lai attīstītos visas šīs te sēnītes, ja? Bet produkts numur viens visiem iekaisumiem, gan sejas iekaisumiem, gan ādas iekaisumiem ir kviešu asnu pulveris. Ja? Es pagājušajā vai iepriekšējā reizītē stāstīju, ka man bija iekaisumi pa visu ķermeni un arī galvas ādā un uz sejas, un es tiešām biju tādā izmisumā, ka vispār nezināju, ko darīt, un tad kviešu asnī bija tas produkts, kas man izcēla no tā visa ārā, jo tas, ko mēs redzam uz sejas, uz ādas, tas viss ir zarnās, ja? Tas iekaisums ir zarnās, un tas iekaisums ir jānoņem tur. Tas ir pats viss sākums. Un tad, kad es sāku dzert kviešu asnu pulveri, tad man tas ādas stāvoklis uzlabojās, burtiski pa stundām. Burtiski es dzēru katru otro stundu, jo man bija tik akūts tas gadījums, kad, tur tālāk jau vairs nebija kur, jā. Tā kā, un pēc tam es jau pārgāju uz 2 reizes dienā, pēc tam es dzēru 1 reizi dienā no rītiem, tukšā dušā. Kvieša asni ir tas produkts, kas arī mēs esam, un tāpēc pēc tam es apgriezu zemeslodi apkārt, atradu vislabāko produktu, tiešām bio kvalitātē. Mēs viņu certificējām, mēs viņu reģistrējām, un mēs viņu paši arī tiešām atbildam par to kvalitāti un paši arī izplatām, tā kā to droši varat pirkt gan Mārītes Zālītes mājaslapā, gan Kūlas mājaslapā. Un kviešu asni ir tas, kas noņem iekaisumu, lai tie pārējie labumi, ko jūs lietojat, piemēram, spirulīna vai, piemēram, chlorella vai kaut kādi ceļteka vai kaut kādu uzturu bagātinātāju, ko jūs lietojat, kur ir ļoti daudz šis te minerālu vielas un viss vērtīgais, lai viņi vispār var uzsūkties. Jā, arī, piemēram, cilvēks saka, ka lieto dzelzs preparāts, bet tas dzelzs, tā kā neuzsūcās, tad tur ir jānoņem tas iekaisums zarnās, lai viņš var uzsūkties. Un bez tām ļoti labs olbaltumvielu avots un šķiedrvielu avots ir kviešu asni. Tā kā, jā, tas tā būtu. Jā. Vēl pie galvas pats galvenais. Ejiet gulēt šodienā, ja? Jo ja jūs neizgulēsties, agri vai vēlu sāpēs galvu un būs dūlu galvu un tā tālāk un tā tālāk. Tā, te ir jautājums kviešu asni, kā lietot. Ja ir akūts gadījums, jūs droši varat lietot 3 reizes dienā, 4 reizes dienā. Es pati dzēru ik pa 2-3 stundām, un es tiešām redzēju tos uzlabojumus. Man nedēļas laikā jau es biju, riktīgi izbrīnīta.
Tā ikdienā droši var lietot no rīta tukšā dušā vienu tēkaroti uz glāzi ūdens. Siltu ūdeni, ja, tur 40-45 grādi. Samaisat un izdzerat. Viņš nedrīkst stāvēt, viņu nedrīkst uztaisīt, tā kā kaut kādā pudelē un tad visu dienu dzert, ja, staigāt. Jūs uztaisat to glāzi un jūs viņu uzreiz arī izdzerat. Bez tam lietojat uz pēcpusdienu kviešu asnas, ja jums vajag enerģiju. Ja jums vajag tādu enerģijas dopingu, ja jums vajag pacelt bišķiņ tādu, darbojošu tādu foršu sajūtu, jo tur ir ļoti daudz šķiedrvielas. Šķiedrvielas ir tas, kas dod mums enerģiju. Un kafijas vietā ļoti daudzi, tā kā pēcpusdienās aizstāja kafiju tieši ar kviešu asniem. Tā, jā, numur 3 ir ar smaržu, tā, vai man ir celiakija, vai drīkst lietot kviešu asnus. Redziet, tas, viņš nav graudaugs, mēs to graudaugu, to sēkliņus nevarat lietot, bet tas asns ir tā zaļā daļa, un tā zaļā daļa ir tīrs chlorofils. Tā ir tīra saules enerģija, ko mēs varam sev, kā saka, iedot vislabāko, ielikt iekšā. Vai kviešu asni palīdzēs pret vēdera pūšanos? Es domāju, ka noteikti mēģinat, sliktāk noteikti nebūs. Uzpūšas vēders, nestrādā žults. Ja jums uzpūšas vēders, jāpanāk, lai žults labi strādā, ja? Pirms ēdiena vai noliekties, vai diafragmālā elpošana, vai zem mēles nosūkāt gīs sviestu vai speķa gabaliņu, vai avokado. Jā, šitas mums nav pirmās tiešrādes. Ja nu vēl ietēterā tā pirmā. Es domāju, ka viņa vēl ieta, noskatāties. Starp citu, mīļie draugi, es domāju, ka mēs Facebookā izejam, šodien varētu būt, ka mēs Facebooka laivu vairāk netaisīsim, bet ka nākamo reizi mēs iziesim YouTube'ā, jo tur varēs ilgāk saglabāt šos te ierakstus un vieglāk būs menedžēt, jā, to visu. Te ir jautājums tā, kas būtu lietojums no jūsu produktiem labam miegam, ja ilgi nevar iemigt, domāju, tas arī saistīts ar galvu. Nevar iemigt un nevar gulēt, jā. Ja ir var pamēģināt trešo uzlējumu, ja? Jūs atnākt mājās, vienu ēdamkarot uz vienu glāzi ūdens un visu vakar pa malkam, bet jums jācenšas iet gulēt 22. Ja nē, tad dzerat vairāk druscītiņu. Un tad nākošajā dienā jūs varat, piemēram, jau sākt lietot no kādiem 3 līdz 21, jo jāstiprina nervu sistēmu. Un vienlaicīgi mēģināt atrisināt to situāciju, kāpēc jums visādas tur, kas ir tas, kas jums jāatrisina. Jo kaut kāda iemesla dēļ, ja jums kaut kas sāp, tad tā vieta jums ir jāizklapē, jo tur ir zastojis, tad, ja kaut kur sāp. Ja tā ir situācija, kāpēc jūs nevarat aizmigt, tad jums ir, teiksim, sev jājautā, kas man jādara, lai es uzlabotu šo situāciju, un gaidat atbildi. Viņi atnāks tai pašā dienā, varbūt pēc nedēļas, ja varbūt pēc pāris stundām. Tā, te ir jautājums, vai otro ziedu var smērēt uz krūtīm mazam bērniņam, un vispār no kāda vecuma var lietot otro ziedi? Man mazākais ir bijis 5 gadi, 5 dienas. Jā, 5 dienas. Jā, maziem. Viņam jau tie deguntiņi tik maziņi ir. Tādam mazam neiesmērēs, bet šitā te. Ka jau nāk drusciņi lielāks, smuki izklapēt krūtiņas, te tik nesīt pa sirdi, otru pusi te muguriņu izsitat vai iemasējat, jo ādiņai jābūt sarkanai, tāpatām vakarā uz nakti, ja jums ir klepus vai iesnes, novannojat kājas, kur ir rupjās soda, saimniecības ziepes, ieliekt visu gabalu, tad izņemat, un katru vakaru ieliekat, izņemat, un tēja ar ingveru ziemas mēnešos, ingveru un citronu, un arī tur pelaši, tas, kas jums mājās ir, piemēram, pelaši tēja,
kliņģerītes, pelašķi, pieliekat ingveru, jo ziemas mēnešos ingvers vajadzīgs, vannojat kājas, sevišķi bērniem. Tagad, kad būs atkūsnes, ja, paiet vienu gabaliņu kājas, uzreiz visiem slapis. Tas nozīmē, ka visu dienu viņš staigā ar slapjām kājām bērnam skolā. Jā, un tad, jā, ziedīti numur 2, arī mammas, nu, kad novāno tās pēdiņas, var arī pēdiņas, jā. Tā ieklapēja. Un uzvalkat, jā. Bet tā nevis jāplikšķina, bet jāieklapē, jo ir jābūt sarkanai tevi. Ja jūs klapējat šeit, jums jābūt sārtam te, tikai nedrīkstat jūs klapēt pa kaklu. Nāc kadrā. Tā, labi, draugi, tagad skatāmies, kas mums vēl. Vai sausā birstēšanās var palīdzēt limfas attecē? Protams, ka var palīdzēt. Mēs veikalā Kūle esam sagādājuši vislabākās birstas, kādas vien Latvijā dabonām. Jā, mums tiešām ļoti labas birstas, dažādu veidu. 3 veidi. Jā, vai mums ir zālītes sirds spēkam? Sirds spēkam ir 4. uzlējums. Kur sirdsmāte ir, ja? Jā, kur sirdsmāte ir tas viss par sirds tēmu. Tā, labi, skatāmies. Bet jūs uztaisat, kā saka, jūs uztaisat šito te viss, kas saistīts ar limfas, jā, to, jā. Jums jāuzlabo asins rita kreisajā pusē. Diafragmālā elpošana, ar krūtīm elpojot, nāk pie Anītas mācīties, jo viņa arī pasniedz grupās. Kā tu pasniedz? Ziniet, kāds man jums par elpošanu atnāca ieteikums, ka mēs varētu darīt tā. Tie, kas vēlas pamēģināt, nu kas tā elpošana tāda ir, es esmu ar mieru uztaisīt 1 dienu bezmaksas iepazīšanās nodarbību, tas varētu būt Zoomā. Ja jums ir šāda interese, ka jūs gribat pamēģināt, kas tas ir, tad jūs uzrakstat komentārā tepatās gribu elpot, ja? Ierakstat gribu elpot, vienalga vai tagad tiešraides laikā vai pēc tam, kad skatīsieties atkārtojumā, uzrakstat gribu elpot un es jums nosūtīšu to linku. Labi? Daram tā. Un vēl kas ir... Šobrīd mums 3. šo svētdien būs noslēguma nodarbība šodien, šogad elpošanā, ja, Kuldīgā, bet nākamajā gadā man ir plāns, ka arī mēs taisīsim grupu nodarbības Rīgā. Tā kā, ja jums ir interesi par elpošanu, uzrakstiet mums Messengerī vai uz WhatsApp telefoniņā, ja, vai man personīgi uzrakstiet, es jūs noteikti pievienošu tām ziņām un izsūtīšu ziņas. Ja gribu elpot, nu, jā. Es vēl pabeigšu par to sirdi. Izklapēt, sāktāt to sākumā viegliņām, izklapēt šito vietu, tad labo pūs, tad izklapēt šeit un elpošanu. Jums jāiemācās šeit elpot, jo ja jums ir zastojis, tad jums viss kaut kas tur būs nāks laukā. Kā jūs šeit izelposiet, tā jūs, jā, un 4. uzlējumu uz nakti. Ļoti labi arī līdz 3. uzlējums. Jā. Tā, kas mums vēl ir, kas mums ir laiciņi, mums vēl ir vesels 8 minūtes. Vai mājas darbs, lūdzu? Mājas darbs, draugi, mājas darbs, un pēc tam es atbildēšu uz jautājumu par mirdzošu sejas ādu. Jā, jautājums. Mājas darbā lūdzu, jā. Pamēģinat mēnesi vai nedēļu, pēc tam ierakstiet atsauksmēs, kā jums gāja mājas darbā. Limfas masāžu vispirms atverat šeit, ja, kaklu, nu tā kā es jums rādīju, ja, galvu šeit, ja, galvu. Tad, ja ir situācija, jūs kaut kādu iemeslu dēļ vakarā nevarat aizmigt, kruķījās kaut kas pa galvu. Jūs prasat sev, kas man jādara, lai atrisinātu šo situāciju. Mājas darbs. Es gaidīšu jūsu komentārus, atsauksmes, jo tie, kas nodarbojās ar, tie, kas izdara to limfas masāžu,
klapē galvu, vēl to mikūļinu, kas ir ar pēdām, ja? Nu, to, ko es, teiksim, nosauc arī 1. un 2. un šodienas, ja? Pēc tam nevajag nekādas tabletes vairs dzert. Ja? Jā, vēl ir jautājums, uz kur es gribu atbildēt par, no vairākiem saņēmām jautājumu par rozāciju un paplašinātiem asinsvadiem. Arī man ir bijusi šāda te lieta, bet šis tāpat kā akne, ja, tagad trīs lietas, kas arī jāsūtiet sirsnīs, paldies jums liels. Mums ļoti patīk tas, paldies. Tātad akne un rozācija, tas visdrīzāk būs jau kosmētiķa jautājums, ja. Tas, ko es varu ieteikt no savas puses, rozācijai ļoti labi palīdz saldētavā sasaldēti ledus kubiciņi, un ka jūs viņus katru dienu ar tiem ledus kubiciņiem tā kā Pasēt. Nu tā kā, jā, nu kā to sauc, nu tā pamasēt, jā. Tā kā tas ļoti labi darbojās, to man arī mans kosmetologs reiz ieteica. Paldies par sirsniņām, jūs esat superīgi, paldies jums liels. Un otrā lieta aknei, trešā ziedīte, pārbaudīta lieta, kviešu asni. Es noteikti ieteiktu arī spirulīnu chlorēlu, kas ir attīroši, tāpēc, ka tur ir iekšas jāattīra, ja? Un rekumā arī tur jau zilo mālu masku. Jā. Viņi cevišķi pusauģiem, visiem, kam ir problēmas uz sejas, paņemat viņu, atšķaidat vienu teikaroti, tikai jāņem koku, nedrīksta metālu, atšķaidat, bet uztais tādu krejumu, uztais masku un staigājat kāds 5 vai 10 minūtes, viņa tā diktis. Jā, bet neļaujiet, lai viņa sacietē, lai kamēr viņa vēl nav pavisam nožūs, jo tad, kad viņa ir, tā kā sacietējusi pavisam savus, viņa traumē virsējo ādas kārtu, viņa sāk lūst un viņa ir traumējoša, tas ir pa daudz. Bet ar trešo ziedīti jums tā seja ir jāizmīca, tur nederēs tikai iesmērēt, tur ir tā kārtīgi jāizmīca. Ja? Tur ir tā, jo aknei ir vajadzīga iekustināt, tur ir vajadzīga tāda jau tā kā masāža. Visiem tiem, kam ir bijusi akne, vislabākie rezultāti ir pie tā kosmetologa, pie tā kosmētiķa, kas taisa masāžu, sejas masāžu ar tiem līdzekļiem. Ja? Bet rozācija un akne tad ir tās lietas, kuras... Tas vairāk kosmetologa lauciņš ir. Bet pie visa šitā vainiņa ir iekšķiska. Attīrat aknas un lai jums labi strādā žultsceļi. Jā. Un tā tad noslēdzot mūsu tēmu par mirdzošu sejas ādu. Kā jums liekas, kur tad ir tas noslēpums tai mirdzošai sejas ādai, Vai varbūt, ka jūs jau varat tagad uzrakstīt, pateikt, kurā vietā. Pirmkārt, tas ir, kad mēs mīlam sevi, kad mēs darām to, kas mums patīk, kad mēs ejam gulēt šodienā, kad mēs rūpējamies par savu ādu un kad mēs rūpējamies par to, ko mēs liekam sevi iekšā. Ja? Jo Viss mūsu daļums, ko mēs redzam te ārā, tas viss ir mūsu tā kā iekšējo orgānu un zarnu atspoguļojums. Ja? Tā kā tie, kas vēlas uzlabot sejas, ādas, struktūru, kvalitāti, pirmkārtām atslodzīte, ielikšu tepatās savu bloga adresīti, kur es ļoti daudz esmu rakstījuši par atslodzi. Pagaidām to visu vēl var bez maksas palasīt un pievienoties atslodzes grupai Facebookā. Varbūt, ka šajā pavasarī taisīsim atslodzi kopā, jo izslēdzot produktus, kas rada blīvu vidi organismā, gaļa, piena produkti, milti, kviešmilti, cukuri, kafija ļoti ietekmē sejas ādu. Kafija ir tā kā man viens draugs teica, kā fizioterapeits, kā
kā pātagas cirtiens sejai. Jā, viņš saka, es nesaprotu, kāpēc tās sievietes lieto kafiju. Jā, nu, kafija ļoti mīl palikt uz palikšanu, un tas ir tāds ilgāks laiks, jā. Nu, ko, mīļie draugi, rakstat komentārus, cik varēsim, atbildēsim jums vēl uz ziņām, ja gribat elpot, rakstat, gribu elpot. Mums ir jābeidz, lai mēs varam saglabāt šo te un jālaiž Mārīte pie klientiņa, un tiekamies nākamajā trešdienā, ziņosim, kurā vietā. Labi? Bučus jums! Atā! Čau! Čau! Čau!